23. februārī Sventas pagastā norisinājās Daugavpils novada pašvaldības 4. ziemas sporta spēles. Pašvaldības darbiniekiem kopumā 20 komandām. Tā bija lieliski iespēja pierādīt savu veiklību un sportiskumu. Labākie no tiem dienas noslēgumā tika apbalvoti ar medaļām un kausiem. Šautriņu mešanā veiksmīgākie bija Sandra Mežinika no Sociālā palīdzības centra Pīlādes un novada domes deputāts Edgars Kucins. Hokeja ripas mešanā pirmās vietas izcīnīja deminiete Jolanta Pļiska un kalupietis Aleksandrs Labišķevičs. Nobraucienā no kalna par labāko starp dāmām tika atzīta Ērika Karņicka no Naujienas komandas un starp kungiem Staņislavs Pilats no Sventas. Braucienā ar Ragaviņām divniekos labākie bija Irīna Kondaļevska un Arvīts Šaraus no Demenes pagasta. Savukārt jautrajā biatlonā Inis Anaņko no Sventas un Jurijs Trifonovs no Višķu sociālā aprūpes centra. Apbalvoti tika arī tautas sporta veidu uzvarētāji. Kalkūnietis Jevģenijs Adahovskis un skrudaļieniete Ināra Lapkovska šķīvīšu mešanā mērķī, Lidija Sēle no kalupes bumbiņas mešanā, bet deminietis Arvīts Šaraus un višķāniete Renāta Brinceva virves tīšanā. Vadītāju trīscīņā godalgas ieguva Sventas pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, 2. vietā Ināra Miglā no Naujienas komandas un 3. Betija Ivanova no Skrudaļienes. Kungu izcīņā pie medaļām tika Daugavpils novada domes priekšsēdētājs vietnieks Arvīts Kucins, 2. Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stroms un 3. Andris Kesters no Laucas komandas. Braukšanā ar Ragaviņām no kalna un frīzbija piespēlēs pirmo vietu ieguva Demenes komanda. Basketbolu metī no Sventa, lecam auklā Vabole, savukārt jautrajā stafetē Laucasa. Jau 4. gadu pēc kārtas lielais uzvarētāja kaus nonāca Sventas pagasta pārvaldes īpašumā. 2. vietā ierindojās Demene, 3. vietā Naujiene. Olimpiskajā sešniekā 4. vietu nopelnīja Medumi, 5. vietu Kalupe un 6. vietu Višķu pagasta pārvaldes komanda.